Sveiki, man sauc Augstens un tas ir Jānis. Čau! Šodien mēs apskatīsim spēli Panic Lab, Kur var spēlēt 2 līdz 10 spēlētāji, kuri ilgst apmēram 10 līdz 30 minūtes un spēlējam no 8 gadu vecuma. Jā, tātad mēs tagad īsumā izstāstīsim spēles noteikumus un pēc tam pateiksim, ko mēs domājam par spēli. Spēles Panic Lab mērķis ir ķert amēbas, kuras izmūk no laboratorijām. Pirmais spēlētājs, kurš noķer amēbu īsto, saņem 1 uzvaras punktu. Pirmajam spēlētājam, kuram 5 uzvaras punkti, uzvar spēli. Amēbas tiek ķertas metot 4 metamos kalniņus, kuri nosaka, no kurienes amēba izmūk un kāda viņa sākumā izskatās. Šī gadījumā šis kalniņš norāda, ka amēba izmūk no dzeltenās laboratorijas un skrien baltajā virzienā. Šie 3 metamie kalniņi norāda, kāda viņa izskatās sākotnēji. Šī gadījumā viņa ir divacaina, lilā un zilā krāsā un strīpaina. Šī gadījumā mūsu meklētā amēba izskatās šādi. Bet mums jāsako pareiziem virzienam. Vēl ir pāris kārtas, kas pa ceļam maina amēbas skriešanu. Šī gadījumā pirmā lieta, kas to dara, ir lūkas. Ja amēba skrien šī virzienā un ieskrien lūkā, tad viņi izlaiž visas kārtas pa vidu un izskrien no nākamās un skrien tālāk. Otrās kārtas, kas maina, ir laboratorijas, šīs 3. Šī maina tekstūru no strīpainas uz punktotu un otrādi. Šī maina krāsu un šī maina amēbas formu no vienacaina uz divacainu un otrādi. Šī gadījumā pamēģināsim atrast šo amēbu. Viņi skrien no dzeltenās laboratorijas baltajā virzienā, ieskrien lūkā, līdz ar to izlaiž visu šīs kārtas, izskrien šeit laukā, turpina skriet, te viņi nomaina krāsu, un lūk arī īsta amēba. Ja es pirmais to atrodu, pielieku pirkstu, dabūnu uzvaras punktu. Pirmajam, kuram 5, kā jau es teicu, uzvar spēli. Tātad tas bija īsts spēles noteikumu izklāsts, un ko tad mēs izdomājam par to spēli? Spēle ir ļoti ātra, nav īpaši ļoti sarežģīta, viegli noteikums izskaidrot, un viņi, ja tu esi tā kā cilvēku... Blē, tu esi cilvēks, tev patiks! Tā. Es gribēju pateikt, ja tev... Es esmu cilvēks! Vienkārši izstāstīt noteikums, un ja tu esi cilvēks, kam patīk prāta mēžģi, tad šī spēle noteikti priekš tevis. Jā, spēle tiešām nav pārāk gara. Man uz kartīklē ir rakstīts 2 līdz 10 spēlētājs, uzskatu, ka var spēlēt arī vairāk, tik daudz, cik var sastāties ar galdu, un lai visiem būtu vieta parādīt īsto kārti. Ja jūs spēlējuši tādu spēli kā, pieņemsim, Set vai Ricochet Robots, tad šī spēle ir noteikti jau jābūt jūsu kolekcijā. Ja nē, tad es noteikti ieteiktu pamēģināt. Ļoti laba spēle, principā pat viesībās. Vai ne? Jā. Labi, paldies! Līdz nākamajai reizei. Atā!